Esiet sveicināti! Šitas video ir priekš visiem tiem, kas mājās mīl uzpīpot, ievilkt dūmu, aizrauties. Ne, nu, tas, kas ievelk dūmu, tam jau tas tā nekas. Bet, ja tev mājās ir mīļa meitene, ja tev mājās ir bērni, un tu ievelc to dūmu, ne jau tikai ievelc, tu vienkārši pīpo kā vecs skursteņs, dūmu kup no visām pusēm. Atceries vienu tādu lietu, kad, ja tu šito te darīsi, tu sačakarēsi piedošanu. Jā, sačakarēsi savu bērnu un savas meitenes veselību. Viens piemērs. Man ir meitiņa Francijā, un viņai ir puisis, un, protams, precējušies ir. Un viņam tur tā problēmas bija ar to iešanu, viņš tādu nevar ātri paiet, aizdus. Aiziet pie ārsta, nu kas tur ir pa lietu tagad? Tur izrādās viņam viss plaušu vadi, viss meļi, pilna ķita šito te daru. Viņš jau nepīpē, bet pīpē viņa vecāki. Uz balkoniņa pīpēja. Tas ir uz balkona. Viņa nepīpē iekšā, bet bērns elpo visus tos, nu, tās dvašas tur iekšā. Bērnam čupā sačakarēt dzīvi. Jautājums, ja tev ir ģimene, ja tev ir bērni, kurš tev ir atļāvis bojāt viņiem dzīvi? Pat uzprast sev, nevar tikt vaļā. Vīrietim nav vārds nevar. Vai nu tu gribi, vai tu negribi. Protams, tavu meiteni tev skūpstīs un vispārējais, bet viņai tas ir iebīgi. Skolas laikā mums bija tāds teiciens, nu, par meitenēm, protams, ja viņas smēķē. Kad noskūpstīt meiteni, kuras smēķē, ir tas pats, kas piespļaut pelnu trauku un to izlaizīt. Tavu meiteni nerunās tev pretī, bet ir jautājums, ja tev ir bērni, ja tev ir mīļš cilvēks, tad, nu, esi vīrietis ar lielo burtu un beidz bojāt viņiem veselību. Un tad būs labi. Pretējā gadījumā nekas nenotiks. Labi? Pagaidām visu labu. Līdz nākamajai reizei.